Tā cilvēkiem, kas jautāja, kā tas viss strādā, mēģināšu nodemonstrēt tā, ka man mācīja paši labākie dzīves skolotāji, ka lielas patiesības jāspēj izteikt visvienkāršākajos veidos. Tātad cilvēks ir tā kā ola, un ar čaumalu mēs komunicējam ar ārpasauli. Tātad šeit mums notiek visa informācija, kas nāk un aiziet, tas notiek ar čaumalas palīdzību. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, tad iekšā mums ir baltums. Šajā variantā tā apzīmē zemapziņa, un bez starp čaumalu un baltumu mums ir plēvīte. Tas saucās kritiskais faktors, tie mēs viņu redzam, ja, un tā tālāk. Tātad, ko tas nozīmē? Ka, ja mums ir zemapziņa strādā, zemapziņa mums vispār nodrošina visu organismu darbību, asinsspiediens, elpošana, katra šūna, lai tiktu apgādāta tur visas limfas un tā tālāk. Ja? Ok, tur mēs nejaucamies pa taisno iekšā, mēs tur neko nesaprotam, bet viņi arī zemapziņa nodarbojās ar visām tām lietām, ko mēs mākam automātiski. Tātad, ko ir šis kritiskais faktors, tātad plēvīte šeit. Ja? Tad tas, ko mēs mākam automātiski, ko mēs mācamies, un tā, ka mēs iemācamies, viņš aizies zemapziņas funkcijā. Tas var būt jebkās, atceramies, kā mācījāmies braukt ar velosipēdu mašīnu vai peldēt mācījāmies, ja? Grūti, un tā, ka mēs viņu sapratām un iemācījāmies, tad viņš aizgāja zemapziņas funkcijā, mēs tā par to vispār vairs nedomājam. Un tā tas notiek. Un tātad šis ir tas kritiskais faktors, kas starp apziņu un zemapziņu tā plēvīt. Tātad, kā tas notiek ikdienā? Tātad zemapziņa strādā tā, kā viņai tā informācija, kas viņai ir iedota. Un ir arī daudzas lietas, kas viņai ir iemācītas vai iesistas ar psihotraumām vai kaut kādiem notikumiem, vai vecāki, vai tas atnācis ir par dzimtu, vai, nu, tā kā saka, karmiski, vai iepriekšējās dzīvēs iegūts, nu, vienalga, katram kā viņš sanāk. Un tagad skatāmies, ka bet īstais spēlētājs mums ir iekšpusē, tātad dzeltenums. Jā, dzeltenums gribētu uz āru izpausties jau tā kā spēlē tā savu spēli, tā kā tas lielais spēlētājs, lielais gars, kas ir mūsos mīt iekšā, ja, tātad, un tā tālāk. Ja, bet tagad skatāmies. Ja viss ir kārtībā, tad lielais gars var spēlēt. Apskatāmies, kas mums te ir iekšā. Tātad dzeltenums ir lielais gaiss, spēlētājs. Apkārt ir baltums, kas reprezentē zemapziņu, kas nodrošina to, lai šī mašīna kā organisms darbotos. Viss, ko mēs iemācāmies, ir automātiski. Bet ja mēs iemācāmies baidīties no augstuma vai no suņiem, vai no bitēm, vai no čūskām, tad šitas te mēs netiekam ārā. Ja? Tas var būt iegūts visādos veidos, tātad kā jau es teicu. Un pārrakstot zemapziņu, tas lielais gars tā kā tiek vairāk cauri, uz to viņš var sākt izpausties. Viņam šīs te destruktīvās programmas netraucē, tā kā bija pirms tam. Un atbildot tiem, kas baidās, tad cilvēks pats tā kā savu apziņu, ja, viņš vienkārši bez tā kritiskā faktora, viņš ieiet iekšā un viņš pats dara. Es nevaru, vai neviens cits nevar izstāstīt, kad Anna ir Jānīca vai ka Jānīca ir Anna. To es, lai kā gribētu, cilvēks to sev nevar iestāstīt. Ja, tātad cilvēks pats pieņem sev lēmumus un vienkārši viņam tiek parādīts, kas ir noticis, un cilvēks pats tiek galā. Bet kāpēc vajadzīgs ir pavadonis, kāpēc cilvēks pats netiek iekšā, tāpēc, ka tur ir vienlaicīgi jāveic divi uzdevumi. Tātad cilvēks, kas ir transa stāvoklī, viņš skatās, ka šeit ir iekšā, viņš vienlaicīgi nevar kritiski domāt. Viņam nav tās kartes, kas ir, un tas ir mans uzdevums, skatīties līdzi, ko cilvēks redz, uzdodot jautājumus, uzzīmēt karti un palīdzēt viņam pirmkārt saprast, un tā, kad tas ir saprast, tad viņu novērst. Un piepildīt ar jaunām konstruktīvām enerģijām,
lai cilvēks spētu dzīvot labāku dzīvi un novērst to problēmu, kas viņā tagad ir. Tātad viss ir ļoti vienkārši. Parādīju uz pirkstiem. Man pašam patīk tie skolotāji, kas māk parādīt uz pirkstiem. Tātad meistarsmednis@gmail.com. Nākam pie manīm un uzlabojam savu dzīvi. Paldies!